Labvakar! Vidusīs ar diviem svētkiem, kad pie jums ceturtdienas vakaram ierasti dodas raidījums lidojuma plāns. Starp citu, šajā reizē parunāsim arī par svētkiem, bet vispirms par darba lietām. Nu pat ir sākusies īstā aktīvā lidošanas sezona, un šajā gadā lidostas Spilve piloti ir nolēmuši atjaunot kādu tradīciju, kas esot pastāvējusi padomju gados, bet vēlāk piemirsusies. Proti, turpmāk pirms katras jaunās sezonas piloti satiksies, lai savā starpā pārunātu visus aktuālos jautājumus, kā arī atcerētos tās lietas, kas saistītas ar drošību, kā nekā, lai arī cik daudz viņi būtu mācījušies agrāk, lietas mēdz piemirsties. Ir daudz lidotāji tādi, kas lido savu prieku pēc, un viņi jau ir tās mācības, kuras bija obligātas, jau varbūt pagaisušas, un tā, lai mazliet atsveidzinātu zināšanas, uz kam jāpievērš uzmanība, gan meteoroloģiskā ziņā, gan arī frezeoloģijas ziņā, gan arī lidmašīnas eksploatācijas ziņā pavasara-vasaras sezonā. Šajā reizē pieaicinātā Latvijas gaisa satiksmes pārstāve atgādināja, kā pareizi un kurā momentā pilotiem ir jākomunicē ar dispečeriem. Turklāt sanāksmē arī paša pilota uzsvēra, ka runāt ir nepieciešams un tas ir būtisks drošības faktors. Ja cilvēkam ir piemirsies, tās frāzes, vai viņam tiešām ir kaut kāda grūtība ar angļu valodu, kas ir aviācijas oficiālā valoda, lai cilvēki runā kaut vai latviski, krieviski, to dara bieži tie paši Lietuvā, Vācijā. Nav svarīgi, visur, kur lido, viņi runā savā valodā. Tas ir ļoti būtiski priekš drošības. Tāpēc, ka ir sevišķi saulaina diena, un tu lido praktiski pretim nākošā lidmašīna. Ja tur nāktu priekšā Boeings, viņu uzreiz ieraudzītu. Ja tur nāk priekšā mazs ultralaids, viņi vienkārši neredz. Un ļoti svarīgi, lai tas cilvēks noziņo, kad viņš atrodas virs tā punkta, tad pilots, kurš lido viņam pretī, viņš zina, ka tad viņi sarunā, kas izvairīšos pēc tādiem noteikumiem, kādi ir atzīti aviācijas likumos, vai ja tas nav iespējams, tad vienkārši viņi pasaka, ka es lidoju pa kreisi, pa labi, kaut vai tā. No pilotu puses sanāksmē arī aktualizējās jautājums par to, ka drošības vairošanai būtu nepieciešams noteikt konkrētus ielidošanas un izlidošanas punktus. Protams, vajadzētu sadalīt, tas jau prasās sen, iziet no Spilves zonas pēc viena punkta un ieiet otrā. Tas ļoti aktuāli īstenībā. Vēl viens aktuāls jautājums – degviela lidlaukā. Tagad nākās skraidīt ar kannām, ar lietu to degvielu, kāpt uz spārniem ar kannām un lietu. Tas nav ne ērti, ne smuki. Uz šo gan lidlauku pārstāvjiem bija cerība viesošas ziņas. Tanks ir uzstādīts un gatavs darbam. Tas ir privāts degvielas piegādātājs. Šobrīd mēs gaidām viņa datumu, ko viņš pateiks, kad viņš sāk strādāt. Savukārt pilotiem Spilves vadība atgādināja, kāda ir lidlauka lietošanas noteikumi, kā un kur formējams caurlaids, lai uz lidlauka vispār uzietu, kā arī atgādināja, kur un kādos apstākļos lidmašīna drīkst pacelties un nolaisties, jo, kā jau mums visiem, arī pilotiem šajā jomā gadās grēkot. Tieši tāpat kā ar mašīnu braucot, mēs braucam kaut kur plus 10 km/h vai nogriežam kaut kur kādu stūrīti. Tieši tā, pilotē tie paši cilvēki ir. Tāpat brauc ar mašīnu pa ielu, tāpat arī lido lidmašīnu. Viņš, protams, vērtē situāciju. Nav jau tā, ka kāds kaut ko rupji pārkāpj un apdraud citus. Bet jautājums bija par to, kad nosēžās lidmašīnas pirms atzīmētās sliekšņi, kas īsti nav tam paredzēts. Un mēs visi to esam redzējuši, bet neviens otram neaizrādam. Tad šajā sanāksmē es to aizrādīju, es teicu, ka tā nav pareizā prakse. Lidlauka vadība atzīst, ka šobrīd turpinās darbs pie Spilves iekļaušanas aeronavigācijas informācijas publikācijā, jeb AIPā, kas ir būtisks faktors, lai lidlauks attīstītos un kļūtu arī populārāks. Lidlauks ir certificēts, ir viens mīnus, ka nevar nopublicēt aeronavigācijas informāciju. Tas nozīmē to, ka pilotiem nav īsti iespējas izlasīt detalizētu informāciju par procedūrām, kādas šeit būtu jāievēro. Taču darbs pie publikācijas AIPā turpinās, un tas izrādās ir arī šā gada galvenais darbs, ko Spilves vadība iecerējusi. Citādu būtisku izmaiņu nebūšot. Mums būs tradicionāli aviācijas svētki augustā. Jūnijā būs tas, ko mēs paši esam iedibinājuši tradīciju, būs aviātoru salidojums, tad aviācijas darbinieku salidojums, tāpat kā pagājušajā gadā. Tā galvenā, aviācijas lieta, ko mēs patiešām ceram beidzot sakārtot šogad, ir šī aeronavigācijas informācija. Arī nākamais stāsts turpat no Spilves vien būs, kā nekā mūsu topošajam pilotam Romānam ar Spilvi šim vasaram ir lieli plāni.
Palidošu vasaru un no rudenis sākšu komercpilota licencei gatavoties. Tāds ir Romāna plāns šai vasarai, kad, kā viņš pats ir pārliecināts, privāta pilota licence jau būs kabatā un varēs paņemt kādu brīdi atelpai, pirms nākamā lielā mācība etapa jau ceļā uz komercpilota licenci. Taču tie visi ir tikai plāni un sapņi. Šodien viņš turpina cīnīties, lai pie tās privāta pilota licences tiktu. Neiet viegli, bet nav arī tā, ka process būtu pilnībā apstājies. Pēdējo reizi ar Romānu tikāmies marta vidū. Toreiz viņš bija pat kā ticis galā ar 6. eksāmenu un cerēja līdz maijam izcīnīties ar vēl vismaz vienu, labākajā gadījumā 2. Realitātē izdevās izpildīt minimālo plānu un nokārtot 1 eksāmenu, līdz ar ko viņš var droši sacīt. Tagad man jau 7 eksāmeni nokārtoti. Turklāt, ja 6. eksāmenu Romāns nokārtoja līdz ar nagiem, atkārtotā piegājienā pareizi atbildot uz 75% jautājumu, kas ir minimālais pieļaujamais rādītājs, lai eksāmens vispār būtu nokārtots, tad beidzamo 7. viņš nolika ar izcilo rezultātu 100. Šāds vērtējums saņemts atbildot uz jautājumiem par priekšmetu komunikācija, kas jāpārzina pilotam. Komunikācija tas ir mācības par to, kā vēst radio sakarus ar lidmašīnām, ar dispečeri, starp visiem, kā prasīt informāciju, kā prasīt palīdzību. Un ja reiz eksāmens ir nokārtots uz 100%, tas nozīmē, ka visas šīs savstarpējās saziņas lietas saproti pilnīgi un galīgi. Nodemonstrē mums un skatītājiem, kā tu rīkotos un ko sacītu rācijā, ja pēkšņi lidojuma laikā notiek, piemēram, dzinēja atteice. Pirmkārt, tu kliedz rācijā, kā kliedz, runā rācijā, ka meidei 3 reizes. Pēc tam pasaki savu reģistrāciju, un pēc tam kas pa situāciju, un pēc iespējas vairāk informācijas, ko vari sniegt. Un tālāk jau vienlaikus mēģinot tikt galā ar lidaparātu, jāklausās arī dispečera norādes un paralēli jāsniedz precīzas norādes par to, kas notiek uz borta, bet par to 3 reizes izkliegto meidiju. Kas tas tāds? Tas nav medija, tas ir meidei, cipa SOS, tas pats. Tas ir ārkārtās situācijā saistītā ar lidmašīnu un apdraud cilvēkus tur. Un ir vēl pan signāls. Tas ir gadījumā, ja nav tādas ārkārtas situācijas saistītas ar lidmašīnu, ka viņa var nogāzties vai kas, bet tur, pieņemsim, kādam cilvēkam lidmašīnā kļuva slikti. Vienvārds sakot, komunikācija gudrības galvā iekšā ir, un jau Romāns cītīgi apgūst tēmu gatavošanās lidojumam un lidojuma plānošana. Visai vielai viņš jau šobrīd ir it kā izgājis cauri, taču tas nenozīmē, ka jau rīt gatavs iet kārtot eksāmenu. Pēc grāmatas es esmu apguvis apmēram 100%, jau visu izlasīju. Bet tā, ka es to zinu tā, ka man tas viss lido no zobiem, tā vēl nav. Piedod, no kurienes lido? Krievu teiciens, atlitājot от zubov. Iegaumēts viss ir. Skaidrs, tēma izlasīta ir, bet iegaumēt līdz galam nav. Ko īsti sevi iekļauj tā gatavošanās lidojumam? Visādas izskaitīšana, visi tur, pieņemsim, kravas salikšana tā, lai nepārsvartu vai viena vai otra daļa no lidmašīnas. Tā saucamo center of gravity, lai nepārsniegtu savas robežas. Lidmašīnām ir savas robežas, līdz kurienai viņas var piekravot. Un vairāk kārt pat, ja tu nepārsniedz to robežu, tu vari nepareizi salikt kravu un lidmašīnā vedīs sevi nepareizi. Un papildus tam arī precīzi jāiegaumē viss, kas ir saistīts ar uzpildāmās degvielas daudzumu, eļļas pārbaudīšanu un visādām citādām lietām. Zinot, ka iepriekš viss, kas tika plānots saistībā ar eksāmenu kārtošanas laikiem, reālajā dzīvē Romānam tā īsti nav realizējies, šodien viņš ļoti izvairās nosaukt dienu un laiku, kad šo eksāmenu varētu doties kārtot, taču tas būšot tuvāko pāris nedēļu laikā. Pēc kā paliks vairs tikai viens teorijas eksāmens – meteoroloģija, kas esot ārkārtīgi ķēpīgs pasākums. Tur nav nekas sarežģīts, tur ir tas, ka ļoti daudz terminu, ļoti daudz lietas, kas jāzina. Vismaz kā man draugi, arī studenti piloti, stāstīja, ka tur ļoti daudz tādi sīkumi. Tur ir visādi nosaukumi, visādi vēju nosaukumi, no kurienes uz kurieni viņi iet, kā viņi iet. Vairākas lietas un vienkārši tur ļoti daudz apjoma. Tur nav tik
sarežģīti. Pēc būtības tur vienkārši ļoti liels apjoms. Lai vai kā, meteoroloģijas apjoms vēl ir priekšā, un šajā mirklī par to vēl var nedomāt. Taču ar to visi romāna jaunumi šai reizei nebeidzas, jo nu pat viņš arī atsācis praktiskos lidojumus. Gājis traki, bet ir vērojams progress. 6 mēnešu pārtraukums bija pēc pēdējā lidojuma. Nu kā, vairākas lietas, ko biju pratis, aizgāja drusku. Ātrumu pārstāju just to momentu, kad lidmašīna sāk gāzties drusku. Tur vairākas lietas tādas. Nu, palēnām sāku just to no jauna. Pēc garās ziemas pārtraukuma veikto pirmo lidojumu Romāns 10 baļu sistēmā novērtē ar puslīdz stabilu 5-nieku. Otrajam atzīm varētu likt jau augstāku. Uz kādu 7-nieku varbūt izvilksies. Bet nav vairāk. Kamēr es pats neizlidošu solo lidojumu atkal pastāvīgo bez instruktora lidmašīnā, pagaidām nav par ko runāt pat. No instruktors jau visu, ko varētu sacīt, bet pašam kādas ir iekšējās sajūtas, varētu jau tagad sēsties un vienatnē celties augšā. Nu, es pats neietu, es kaut kā dzīvot vēl gribu. 2-3 reizes minimāli man vēl vajadzēs, pirms tam, kad lidot pašam. Es nesaku, ka es sasitīšu lidmašīnu vai kaut kas. Es zinu, ka ja tā sanāk, ja apsēsties, un ja tā sanāk, ja nesanāk piezīmēties vienreiz, vienkārši taisu lopu acu un eju uz otro apli, trešo, un kamēr nesanāks nosēsties. Vienvārds sakot, bez steigas, bet arī bez liekas vilcināšanās, Romāns apņēmies nolidot vēl dažas reizes kopā ar instruktoru, lai atkal pilnībā spētu izjust lidmašīnu, un tad jau arī būs pienākusi kārta solo lidojumam. Un turpat arī jau beidzamais 10. eksāmens pirms licences iegūšanas – praktiskais lidojums. Kas tādā īsti jādara? Tur sanāk tā, ka lidojums pa maršrutu, tur sanāk tā, ka arī, cik es biju dzirdējis, arī dažreiz parāda, kā tu rīkojies, teiksim, dzinēja izslēgšanās, ārkārtas situācijā. Skatās, kā tu rīkojies ar lidmašīnu, kā tu visu dari, kā tu ved radiokomunikāciju. Tātad eksāmens nav vienkārši pacelšanās un nolaišanās. To, kā pareizi rīkoties dzinēja atteices gadījumā, vispār nojaut? Bijām izspēlējuši, jā. Imitāciju, dzinēja atslēgšanas imitāciju. Bija kārtībā. Kad adrenalīns galvā ienāk, tad uzreiz visu atceries. Tad uzreiz tā. Visu sakar kopā, visu pārbaudi, tā, viss izdarīts un tā centies visu akrāti izdarīt. Šobrīd visa mācīšanās procesa laikā Romāns ir nolidojis nedaudz vairāk nekā 26 stundas, cik minimāli ir jānolido un vai ar to pietiks, lai sagatavotos gala eksāmenam. Reāli man paliek pēc programmas nolidot 20 stundas vēl. Domāju, ka tās stundas pietiks. Ja kas ņemšu papildus stundas, lidošu, lai kārtīgi nokārtot PP licences eksāmenu praktisko. Un arī te Romāns provokatīviem jautājumiem par gala eksāmenes kārtošanas laiku neļaujas. Ar topošo pilotu tikāmies precīzi 2 mēnešus pirms Jāņiem un atminējāmies, ka nu pat viņš cerēja vasarā ielidot jau ar licenci kabatā. Kā izskatās, vai līdz Jāņiem varēs jau sevi saukt par pilotu, kas tai vasarā no tiesas ielido? Ielidot es tur varu arī, nenokārtojot, man teiksim, pēdējo eksāmenu gatavoju jau. Vienkārši nenokārtot, bet tik un tā jau sanāks ielidot. Varam vien piebilst, ka papildus visam iepriekš sacītajam, Romāns ir ticis arī pie darba, kas ļauj gan naudas maku nedaudz papildināt, gan arī par lidmašīnām priecāties. Piedāvāja darbu, teiksim tā, pastrādāt Spilves lidlaukā. Tagad strādāju tuvāk gaisam, tuvāk lidmašīnām. Būdams lidlaukas Spilve dežurants, Romāns uzpasēja, lai lidlaukā tiktu ievēroti visi noteikumi, taču par ko mums prieks, šeit viņš ne tikai priecājas par lidmašīnām, bet izmanto arī iespēju brīvākā brīdī mācīties. Protams, novēlam Romānam izturību un izdošanos un esam droši. Ja vien viņš saņemsies, tad noteikti pie pilota licences drīz vien jau arī tiks. Taču šajā reizē mēs neapmierināsimies tikai ar viņa uzklausīšanu. Ir pienācis laiks satikties arī ar viņa instruktoru, lai noskaidrotu, ko pasniedzējs domā par Romānu lidot prasmi, bet par to pēc īsas pauzes.
Un tātad patiesības laiks ir klāt. Pienācis laiks uzzināt, ko romāna instruktors domā par puiša lidot prasmi. Достижение у него хорошее, значит, в прошлом году, когда активное было обучение и полета было побольше, Роман у нас дошел до хорошего уровня и вылетел самостоятельно и выполнял самостоятельные полеты. Значит, к сожалению, зима у нас длительная, и эта зима, сами видели, какая была тяжелая, и ребята очень мало летали. Значит, за счет этих больших перерывов, сейчас на данном этапе у него идет восстановление навыков, которые он получил. Я думаю, что в ближайшие дни он возобновит самостоятельные полеты и будет продолжать обучение. Kā izskatās, vai vēl pēc 20 nolidotām stundām viņš būs gatavs eksāmenam, ja tomēr būs jāņem papildu lidojuma stundas? Я думаю, что дополнительно не будет, тем более, что по сегодняшним новым требованиям, которые вступили 8 апреля в действие, увеличена программа, грубо говоря, на 5 часов для их обучения. Я думаю, что этого будет достаточно. Kā izskatās, kad viņš varētu debesīs pacelties vienatnē bez instruktora pie sāniem? Пока он сам не скажет, что да, я справлюсь, да, я вернусь, я это сделаю, пока он этого не скажет, я никогда не отпущу. Un, protams, mūs arī interesē tas, kad romāns varētu būt gana labi visas lietas apguvis, lai ietu kārtot gala eksāmenu licences iegūšanai. Я думаю, что на Лиге Роман должен уже маленькую победу свою отпраздновать с лицензией pilota-любителя в кармане. Tātad gan mēs, gan arī romāna lidošanas instruktors ir pārliecināts, puisim ir visas iespējas vēl līdz jāņem kļūt par īstu pilotu. Jācer, viņš nepadosies un pie licences patiešām arī tiks. Bet, esam nonākuši arī līdz svētkiem. Nu pat Rīgā, un ne tikai Rīgā, visā Latvijā sāksies Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītās svinības. Mūs Rīgas kontekstā, protams, visvairāk interesē gaisa balonu festivāls, kas sola priecēt vairāku dienu garumā ar krāšņiem lidojumiem pāri Rīgai. Valstis ir 15, un no 15 valstīm ir piloti. Ja mēs skatāmies geogrāfiski kartē, tad pilotu amplitūda ir sākot no Turcijas, beidzot ar tālajiem Urāliem, kas ir Kungurs, Krievijas. Un tad, ja skatāmies no tādām valstīm, kas Latvijā nekad nav lidojuši, pie mums pirmo reizi piedalās pilots no Spānijas, no Šveices, Beļģija, Holande, minētā tā pati Turcija. Protams, par kaimiņiem nerunājot, jo kaimiņi ir visi pārstāvēti. Paredzēts, ka vienlaikus debesīs virs Rīgas pacelsies 24 gaisa baloni. Izrādās festivālam savu dalību vēlējās pieteikt daudz lielāks ekipāžu skaits gan no Latvijas, gan citām valstīm, taču arī Rīgā vietas ir tik, cik ir, un organizatoru prasības bija striktas. To pamata mērķis aicināt pieredzes bagātākos pilotus, kas vismeistarīgāk varētu parādīt balonu krāšņumu. Pieaicinātie piloti ir prasmīgi, ar mērķi, ja gadījumā šī nolaišanās ir tāda, kur mums ir jānolaižās vienos 30 x 30 kvadrātmetros, tad, lai pilots spēja to tikt galā. Paredzēts, ka pirmais lidojums notiks jau rītvakar, un ja vien laika apstākļi ļaus, baloni pacelsies gandrīz no pašas Rīgas sirds. Šobrīd precīzi pateikt vietu, kur pacelsies, nevarēšu, bet varu pateikt plānotās vietas. Tātad plānotās vietas viena noteikti ir AB Dambis. Pēc tam ir vairāki sporta laukumi, kas ir Rīgas apkārtne. Tad ir Ķīšezera krasts, respektīvi visas tās vietas, kurās ir pietiekami laukums un pietiekami vieta 24 gaisa baloniem, kas vienlaicīgi var tikt piepūsti un kas vienlaicīgi var lidot projām. Un tomēr organizatori cer, ka laika apstākļi būs labvēlīgi. Tātad vēja ātrums nepārsniegs 5 metrus sekundē, un baloniem izdosies pacelties no AB Dambja un dāvāt rīdziniekiem skatu, kas nav bijis redzams 10 gadus. Tāda veida lidojums, kā šis ir iecerēts, bija 2003. gadā, 10 gadu apakaļ. Un kā jau minēts, balonu galvenais uzdevums būs nodemonstrēt savu krāšņumu bez jau kādas sāncensības vai konkurences. Šīs nav sacensības. Virs uzdevums ir
attaisnot savu meistarību, ar kuru šobrīd piloti ir pieteikuši savu dalību. Šī meistarība ir stundas, kas ir pilotiem. Un meistarība tas nozīmē lidot vienā Eiropas galvaspilsētā, kas ir ārkārtīgi sarežģīta gaisa baloniem, lidošanā ar gaisa balonu, jo mums ir virzieni, kuri mums vispār neder. Ja mums ir jūras virziens vai bodrājas virziens, tad lidojums nenotiek, jo mēs nevaram lidot jūrā. Gaisa balonam nav stūre, mums nav motors, mums ir tikai vēja virziens, mēs lidojam pa vējam. Un ja šis virziens ir uz jūru, tad mēs, protams, nelidojam. Te nevar nepieminēt, ka arī lidosta Rīga ir vēl viens apstākļus, kas balonu festivāla organizatoriem sarežģīja dzīvi. Lidojumiem Rīgā ir vēl viens nosacījums, viņi nedrīkst lidot uz lidostas pusi, lai netraucētu lidostas darbu. Tā kā valdošie lidojumu virzieni ir apmēram rietumi būtu vislabāk. Mēs ļoti ceram, ka būs dienvidrietumu vējš, kurš pūtīs uz, piemēram, tas varētu būt virziens ļoti labs Ķekava, tad viņš varētu pūst uz Salaspili, pāri Purciemam un startējam centrā, lai mēs varam apskatīt arī Rīgu visā krāšņumā un arī viesiem parādīt mūsu brīnišķīgo pilsētu. Vienvārds sakot, mēs ļoti ceram, ka vējš būs nevien lēns, bet pūtīs arī īstajā virzienā, un balonu festivāls būs redzams visā savā krāšņumā. Atliek vien noskaidrot, cikos īsti balonu celšanās virs galvaspilsētas paredzēta. Gaisa balonam pacelšanās un piezemēšanās vienmēr tas laiks tiek rēķināts plus mīnus 2 stundas saulīte, kad ir lekusi, plus mīnus 2 stundas pirms saulīte ir rietējusi. Un tas nozīmē to, ja šobrīd saule lec 5, tad 7 mēs varam droši būt gaisā un būtu ieteicams, lai 9 mēs esam pie zemes. Un savukārt vakarā ir līdzīgi saulīte riet mazliet pēc 9, tātad 9 ir ieteicams būt pie zemes, pirms saulrieta. Un starts varētu būt uz tiem pašiem 7:30. Savukārt gaisa balonu nakts spīdēšana būs kā svētku koncerta sastāvdaļa sestdienas vakarā. Koncerta kulminācija ir grupas instrumenti uzstāšanās, un kamēr instrumenti ir skatītājiem radījuši labu noskaņu 11. novembra krastmalā, ne tikai instrumenti, bet viņi noslēdz šo koncertu. Tai pašā laikā gaisa baloni uz AB Dambja pretī Radisonam ir stalti saslējušies un gaida šo savu nakts spīdēšanu. Un dotajā brīdī, tas laiks, kas ir plānots, viņš ir 22:10 līdz 23. Bet tā kumulatīvā daļa ir 10 minūtes ar speciāli komponētu skaņdarbu, kurš būs Radio SVH un Radio SVH+, un sinhroni ar radio studijā palaisto skaņdarbu. Gaisa balonu piloti mēģinās sajust šo mūziku un veidot šo gaismas spēli ar gaisa baloniem. Atliek vien jautājums, kas varētu interesēt nevienu skatītāju. Festivālā būs iespēja arī palidot ar kādu no baloniem? Palidot pilnīgi noteikti nē. Šis nav pasākums, kur kaut kāda veida notiktu komercdarbība, tas nav uz to. Respektīvi, šai gadījumā mērķis ir parādīt pilsētas iedzīvotājiem gaisa balona krāšņumu, šīs krāšņās puķas debesīs, bet palidot, šai gadījumā nē. Bet noslēgumā organizatoriem ir arī kāds aicinājums skatītājiem. Ko varētu palūgt skatītājiem? Nākt, skatīties, baudīt to visu, bet tajā brīdī, kad redz mašīnu ar piekabīti, kaut kā mēģināt atbrīvot viņai ceļu, jo viņa visticamāk steidzās savam pilotam pakaļ palīgā. Tātad mašīnas ar piekabītēm šajās dienās laidīsim garām, lai tās steidzas pilotiem palīgā. Bet, lai arī tika sacīts, ka šajā reizē gaisa balonu festivāla laikā nekāda pasažieru vizināšanās nenotiks, mēs tomēr saviem skatītājiem iespēju pavizināties ar gaisa balonu esam sagādājuši. Mūsu rīcībā ir 2 ielūgumi lidojumam ar kādu no gaisa baloniem. Ja būsi pirmais vai otrais, kurš pareizi atbildēs uz konkursa jautājumu, ielūgumi būs tavējiem. Un konkursa jautājums. Kad
un kur notika pirmais gaisa balonu lidojums ar pasažieriem, un kas bija šie pirmie pasažieri. Esi pirmais vai otrais, kurš atsūta pareizu atbildi uz e-pasta lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv, un lidojums būs tavējais. Bet man pienāca laiks no jums atvadīties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau nākamnedēļ, lai jums ir jauka šī nedēļa. Bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ata!